Kuldīgas pusmaratons ir jau 5. gadu, tā ir ļoti laba tradīcija un atpazīstam visā Latvijā. Te skrien Ivars Eglīts un Jeļena Prokopčuk profesionālajā pusmaratonā, un es domāju, ka jaunieši par labu Latviju Krekliņos sastādīja gandrīz pusi no satelīta skrējiena. Es domāju, nu kas var būt vēl labāks šajā laikā parādīt, ka jaunieši ir tā veselīgāka Latvijas tautas daļa. Mēs runājam ar Ivaru Eglīti, Kuldīgas pusmaratona idejas radītāju. Kā radās šī ideja? Šī ideja radās mazliet par spīti tiem, kas pirms tam tomēr nesekmīgi mēģināja iekustināt skrējējus. Un tad es pateicu, ka es jau neesmu nekāds pēc idejas sporta organizators, bet es pateicu, Kuldīgā būs 2006. gadā Kuldīgas pusmaratons, un mēs parādīsim Eiropas līmeni, kā vajag organizēt pasākumu. Mēs uzreiz jau 10 jaunievedumus ieviesām. Visu, ko jūs šeit redzat, tas ir tikai katru gadu kaut kas mazliet pielikts klāt, bet mēs jau ar tādu pasākumu sākām. Riteņbraucējiem viss bija jau sakārtots. Riteņbraucēji brauc tūkstošiem no vienas pilsētiņas uz otru, ja? Piedalās skriet ir daudz demokrātiskāk un daudz vienkāršāk, skrējēji nav. Un tad mēs vienkārši parādījām un to, kā ir jāorganizē pasākums, lai nāk skrējēji, lai cilvēki ir aktīvāki, tas taču ir vērtīgi un veselīgi un vajadzīgi. Šodien ir pieteikušies vairāk kā 500 skrējēji jau kopumā. Kāda ir sajūta šajā dienā? Uz pusmaratonu 500, jā, mēs arī skaitam, pamatdistanci ir pusmaratons, un tāpēc mēs arī galvenokārt uzskaitām pusmaratonis. Ja 500 skrējēji finišēs, vismaz 500, tad būs rekords uzstādīts. Un tas ir ārpus Rīgas absolūti vislielākais šobrīd skaits. Un kāds jums būtu novēlējums visiem skrējējiem? Protams, katram sasniegt savu uzstādīto mērķīšu, un tie ir dažādi. Viens skrien pēc medaļām, viens mēģina uzlabot savu rezultātu, viens cenšas iepatikties savai līgavai, piemēram. Bet galvenais ir tomēr varonīgi tikt līdz galam un pēc tam iet un stāstīt. Ziniet, kas tas bija par vienreizēju pasākumu, tas bija grūti, bet kāds tas bija tomēr beigās baudījums un nākošu gadu, lai vienkārši ir vēl vairāk un vēl vairāk. Ļoti patīkami redzēt. Skaisti, stipri, un es domāju, ka jūs esat ļoti labi sagatavoti. Tad es gribu jums novēlēt veiksmes kājas. Garstāvat līdz finišam. Lai veicas jums visiem! 10, 8, 5, 4, 3, 2, 1! Kaut kādu laiku. Tas bija mērķis, jo nebija nekad skriets, tas tie 5 km. Tagad es zināšu, atskaitēju, lai zinātu, ko tas nozīmē pārējiem, pēc tam nākošu gadu kaut ko pateikt. Kāds bija sajūta skrienot? Jā, un lūdzu dalībnieci ar 950. Es teikšu tā, ja es nebūtu sportists, es kāds 3 reizes jau pastaigātos. Bet, tomēr tas sportiskais azarts un tas nikrums, tas spīds, tomēr pārņēma virsroku un izskata līdz galam. Kāds jums būtu novēlējums pusmaratonistiem? Izturēt. Sagaidām Ivaru Eglīti, viņam godpilnais 500. numurs. Jeļena Prokopčuk ar godpilno VIP numuriņu numur 1. Aplausi viņai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aiziet skrējiet! Un te skrien arī Ivars Eglīts, Kurzemes apgabala deputāta kandidāts un Kuldīgas maratona dibinātājs. Ivars Eglītis finišā! Meitenes! Kursē meitenes sagatavojamies! Finišam tuvojās Kuldīgas pusmaratona dibinātājs Ivars Eglīts un Kurzemes apgabala deputāts kandidāts Ivars Eglīts. Apsveicam viņu! To ir peldījis! Ivars Eglītis! 4 apļus aiz mugurās, atstājis, laimīgs, priecīgs. Ot tas bija forši. Galvenais, ka var pasmaidīt. Jā, sapratu jau, ka šodien laikam būs labi, ja cilvēku cienīgā izskatā līdz galam var tikt. Ļoti karsti.
svelme. Nu, reljefs, protams, bet tāds jau tas kuldīgs pusmaratons ir. Nu, svelme ir, bet tam ir jāgatavojas. No svelmes jau nevajag baidīties. Vasarā taču jābūt karstam laikam, vienmēr gaidām karstumu. Jāskrien lēnāk, ir vairāk jācer ūdens. Latviešu mangaļi, piemēram. Nē, viss ir labi. Nu, tagad jau ir viss kārtībā. Cīņa ar sevi, kā vienmēr. Pēdējā aplītī ar raksturu jābūt uz tu. Ja raksturiņi es uz jūs. Iet nedrīkst. Kad sāk iet, tad pēc tam ir grūti atsākt. Tā kā viss labi. Es zinu, ka daudz ir izstājušies, bet kopumā... Finišētāji? Nezinu. Pagājušajā gadā nofinišēja 475. Arī daudz izstājās. Paskatīsimies. Bet man jau prieks, ka tā kustība ir augoša. Tā ir acīm redzami augoša kustība par veselīgu dzīvesveidu galu galā. Ne? Nu, ko vairāk vajag? Man kā bijušajam veselības ministram, tas ir galvenais izaicinājums. Es gribu teikt, 1000 skrienam pēc pāris gadiem. Pusmaratonu. Labi, ļoti karsta bija, bet es izbaudīju to baigi forši. Kāds sajūts? Fantastisks, Es domāju, te vienkārši bez komentāriem. Tu redzi, kas apkārt notiek. Kāds sajūts iekšējās ir? Tāds pats cilvēks par Latviju.